Tāpēc es katru dienu Dievu saku, maini mani. Sveicināti! Mani sauc Kristofers Balodis, un jūs skatāties gudri d***st. Nav malku cirst. Absurdopēdijas raidījums, kur mēs reaģējam uz Latvijas sociālo tīklu nedēļas pērlēm. Tie noteikti nav tehnokrātiski. Es uzreiz kā vēsturiski domājošs cilvēks. Strīdā ar sievu es saku tieši tāpat, bet kā vēsturiskie dati liecinam, izrādās, es vienmēr biju vainīgs. Un tagad mēs šo krīzi mēģinām atrisināt ar tehnokrātiskiem risinājumiem, ar pabalstiem, ar kaut kādām sociālām atbalsta funkcijām un tam līdzīgiem pasākumiem, bet bērni vēsturiski nav dzimuši tikai šo iemeslu dēļ, tātad tie nav patiesie. Vai tad nē? Jo kas gan varbūt romantiskāks par, hei, vai es tev varu savu dzērienu? Jo tu izskaties pēc mana nākamā pabalsta. Cēloņi, kāpēc te tagad nedzīmes. Ir jāmeklē kaut kas cits, un es esmu nonācis pie secinājuma, viss atduras pret likumību. Pret likumību. Ziniet, ir 101 veids, kā iekrist, bet likumība nav viens no tiem. Pret likumību dzimumu dzīvē, dzimumu satiksmē. Teica Edvards, kas dzīvo uz vientuļa lauku ceļa. Kā jau vienmēr, komentāru sekcija mūs nepiebīd. Pamosties klauni, progresīvie, praidi, kāda demogrāfija? Gejiem un lesbietiem ļauj adoptēt bērnus, jaunus gejus un lesbietes. Es apieku Mairi. Tad viņi var adoptēt bērnus, vai viņi var adoptēt tikai jaunus gejus un lesbietes? Un jauns skaitās līdz cik gadiem. Ja tu ej pa ielu un redzi 20 gadus vecu geju, vai tu viņam vari piedāvāt vietu mājās, vai arī nē? Vidusskola, progresīvie, vairāk praidu, 3 vispār aizslēgs. Mairi, tu man atkal pazaudēji. Vai praids aizslēgs skolas? Un es nekad neesmu sapratis argumentu par to, ka lesbietes un geji samazina dzimstību. Kā tas īsti strādā? Vai tāpēc, ka, piemēram, Mairis iziet no skapja? Vai tas liks Jancītam Lienītim mazāk nodarboties ar pārējo skujenē? Vai arī tāpēc, ka Mairis, esot skapī, vienkārši biedē vietējos? Es neesmu pārliecināts. Tiek pieņems lēmums, ka katru dienu policistus pārbaudīšot, vai viņi nav dzērumā. Un policists pirmkārt ir cilvēks, kuram jārūpējās par citu cilvēku drošību. Ja viņš būs pazemots gan par to, ka viņam būs jāpārbaudās, ka viņš ir dzērājs. Pilnībā pareizi, jo tagad dzērāju šoferi varēs teikt policijai. Tu mani pazemo, tu mani necieni. Es braucu dzērumā. Komentāros arī bija ko teikt, kā piemēram Agita. Es redzu, ka Šlesers raujās pie varas. Jā, viņš to jau dara kopš 1998. gada, un prieks, ka jūs beidzot novērtējat viņa centienus. Vai piemēram Marite, vai Mārīte, viens no diviem. Policistus jākontrolē. Viņiem atskaitas jāraksta žurnālā katru dienu par padarīto darbu. Mārīte, laba doma, bet kā izrādās pustrubiņā ir pazemojoši, un kā tad žurnāls var palīdzēt? Es ieteiktu atmiņas klades. Tu iedod vienu noziedzniekam, viņš iedod tev savu. Dienas beigās tu zini 12 dažādas lietas par Gunti un kāpēc viņš ir nokļūst cietumā. Bet vai viņam ir dziļas un patiesas attiecības ar Dievu, to nekad nezināju. Es zināju tikai, ka viņš vienmēr gāja man nopakaļ šādi un vienmēr teica, sieviņa, kā tu teiks, tā būs. Es sākumā nevarēju saprast, kāpēc viņa attēlo savu vīru tieši tā, bet tā es apskatījos Instagramu un viss man tāpat skaidrs. Man vecāki ir nodzīvojuši visu dzīvi kopā, ir gājuši kopā draudzē, bet manai mammai vienmēr bijušas spēcīgas attiecības ar Dievu, ka viņa katru rītu ir sēdējusi un viņa dzīvojas no ticības uz ticību. Par šo es īstenībā lasīju Bībelē. Jāzepa ilgas stundas darbā, Marija sāk runāt ar Dievu. Jāzeps atnāk no darba, Marija viņam saka, esmu stāvoklī. Jāzeps iekritu, pat neapslapinot cīsiņu. Kā īstenībā Dievs var runāt uz tavu sirdi, vai varbūt es pa sarežģīti runāju? Kā tu saproti, ka Dievs runā uz tavu sirdi? Tas noteikti caur domām. Paldies Dievam! Ja tās tikai domas, tad viss ir ok. Bet ja tu sāc dzirdēt balsis, izslēdz radio. Tas ir Šlesers. Viss, ko dara Armands Ruks savā dzīvē, ir visklasiskākais gopņiks. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tātad dienas romāni. Man vienmēr šķita, ka gopņiks ir šis. Bet kā izrādās, Ugunsgrēks ir īstenībā romantiskais TV seriāls par gopņikiem. Ka šie gopņiki, kas ir pārņēmuši valsts policijas vadību, kas arī pēc tādiem, ja godīgi izskatās, nesportiski, tīzli. Hei, tu vari teikt par viņiem visu, ko vēlies. Bet cilvēku, kurš pavada lielāko daļu dzīves Adidas, saukt par nesportisku, nav īsti pareizi.
Spānijā, ja bērnam būs zilumi, vecāks momentā arestēs. Bez jautājumiem. Tava bērnība pirms, tava bērnība pēc arigī nākšanas pie varas. Sīšana tā ir norma, bet tā ir tikai pie deģenerātiem, pie pāķiem. Civilizētā Eiropiskā sabiedrībā pirmais sitiens ir krimināla atbildība. Tas man liek gremdēties atmiņās par šo. Ar to mēs arī noslēdzam pirmo raidījumu Gudri nav malku cirst. Mani sauc Kristaps Balodis, un jūs skatījāties Absurdapēdiju.